jo man vairs ne no kā nav bail, jo Latvijā šādi termini ir aizliegti. Un kā man teica viens politiķis, tā ir politiskā pašnāvība. Mūsu identitātes un nācijas vispār iznīcināšana atklāt runājot. Un tie gaišākie prāti ātrāk kritīs. Mums ir ļoti kvalitīva muzika šobrīd. Paudze veido visdažādāko žanru, prātam netver kvalitīvu. Uz šobrīd es jūtu baigos meklējumus skaņā. Daugavpils brigāde, Varanka Nord, riktīgais desenieks, jā. Mūs tos pašus Skyforgers. Mēs esam ziemeļnieki. Kaut vai tā pati Nirvana, visi tie veči, kas nāca tajā laikā no Sietlas, ja, viņi parādīja to, ka parasti čaļi arī var spēlēt. It kā iluzori kaut ko striņšķienī, bet īstenībā apakšā ļoti augstvērtīgi un sarežģīta muzika. Ja. Tas pats latviešu Šubrovskis, es domāju, ka ir ar savu hospitāļu ielu, kas viņam kārtēts, kas viņam tur nebija pa kaulas brigādēm. Es domāju, ka viņš ir tik liela ieguldījuma tajā alternatīvajā ielicis. Viņš pats to neapzinās, viņš puika ir vienkārši. Ja. Man vēl sajūta ir, ka ir visi tie Šubrovska projekti. Te kaut kur Baušķinieks ir apakšā, tad Šubrovskis, un tad no viņiem tā te atvasnājās un aizgāja ļoti daudz atvasinājumu. Ja. Klans, kas tā kā visus tos 30 gadus. Vienalga, vai iet labi, vai nelabi. Mēs Latvijā dzīvojam joprojām Padomju Savienībā. Pirmo reizi, ka es somu producentam pateicu to, ka mēs neesam pat muzika. Mēs vispār esam radošās industrijas. Viņš no sākuma domāja, ka es jokoju. Neakadēmiskā muzika, viņai pat nosaukums līdz šim nav izdomāts. Un es kā jociņi vienmēr saku, mums ir veselības ministrija, un tad, piemēram, būtu arī neveselības ministrija. Un šobrīd profesionāli Latvijā skaitās tie, kuri strādā valsts kapitāla sabiedrībās. Tie saucamie budžetnieki, tie mums ir profesionāli. Akadēmiskā muzika ir ļoti maza niša, varētu būt kā 10%. Ja? Finansējumu viņi saņem plus mīnus 9. Prāt vētra var patikt vai nepatikt, vai kas ir, ja? Bet principā vāc stadionus pēdējos 10 gadus. Ja? Bet kas tas ir stadioni? Ja? Vai tad tu tiktu operā trešo bērzu, piemēram, korī dziedāt? Tā gan būtu lieta, ja? Visi neskavēs, kā pirmo lieka naudu. Par naudu vispār nav stāsts. Nevar ilgi vairākas paudzes šādi mocīt un pēc tam brīnīties to, kur ir palikusi mūsu inteliģence, kāpēc mums nav jaunieši. Cēsīs baigi smagie bija. Mēs Valmierā klausījāmies plānāku muziku. Mēs ar Monro baigi tur malcām. Un mums taustinieks Ēriks Bergs atved kaut kādu rudu angli skotu īru. Viņš teica, ka viņš jūtoties kā Las Vegasā. Davai, ierakstiet man vienu dziesmu, ielikšu kompilationā. Sākām ar Monro, viņi man pēc gadiem atzinās to, ka viņi briesmīgāku un sliktāku solistu vispār dzīvē vispār nebija redzējuši. Bet ka tā maniakālā gribēšana un enerģija un tas viss, kas no manis nāca ārā, kad viņi izdomāja kaut kādu laiku pamēģinās, pēc tam jau tas viss aizgāja.